Ko šitas gudrais inženieris te ir izdomājis, nevar saprast. Redz, man vajag noņemt šito vāklai no abām pusēm nokrāsot, gan iekšpus, gan ārpus. Lai viņu varētu noņemt, ir vadi jāizvelk ārā. Bet, lai to varētu izdarīt, tie vādi ir aizbāzti te aiz stikla garam, kur nekādīgi nevar tikt klāt. Un viņi ir piestiprināti ar šitādiem skujiņām. Te ir tāds 2 atskabargs. Un tās ir caur šito te dirsas caurumu jāmēģina dabūt ārā. Savādāk nekā. Priekš kam tas tur bija vajadzīgs? Kurš inženieris man to var atbildēt? Te pusdiena paiet knibinot šitos te ārā. Jā, labi. Maziņi rūsiņi. Nemaz jau tik maziņi nav. Te vispār rūsiņi nav. Bet paņemtā un ir. Te viss tā māli norūsējusi. Patiesība. Jā, labi. Rūs viss ir izcīt ārā. Tagad ies virsū skābā grunti. Un pēc tam skābai gruntī pa virsū masti. Te pa šuvē, pa mali. Nu, te ir šitā. Rūs ir iztīrīt. Tad ir skābā grunta. Un pa virsū mastik vienkārši ar pirkstu noķelē un nekāds baigais smukums tur nebūs. Bet, nu, galvenais, lai viņš savu funkciju pilda. Tur vēl nāks pāri pildošā grunta, krāsiņa, laciņa. Un tad jau būs skaisti. Šito plasmas sariktēju, šito nevar dabūt, ne lietot, ne jaunu. Baigi rētais modelis. Bet perfekts viņš nebūs, bet, nu, vismaz tad nāks virsū numurs un šitā maliņa tik būs redzama. Tā viņam būs jāpaliek. Tā, bagāžnieks ir nokrāsots.
Te, protams, varēja piešpaktelēt, bet, no tā nekas labāks nepaliks. Iekšpusē nekādu baigo smukumu nevajag. Galvenais, ka rūs ir izcīt ārā un viss skaisti. Tagad vadu vilkšana iekšā. Ārā ņēma kādu pusdienu un iekšā tāpat pusdienu. Nekādīgi viņš neiet iekšā. Te iekšā ir tāda starpsiena, kantīte, un tas štekers pret to kantu atdurās un nekā neiet. Te paši iekšā drāts izsēdz. Drāte, pie to drāta piesiena vadiņu un te mēģina izvilkt cauri, bet nav tik vienkārši. Nu, tāds ir gala rezultāts. Iekšpus sapūta vaskiem, tur nekas nerūsēs vairāk. Nu, redzams, te ir poriņas, bet, nu, tā viņam jāpaliek. Praktiski jauna mašīna.